Woke up tonight, looked at the moon, lighting light, fill up my room. Look to my right, my better half, and it's alright if it's all I have. I let it ride. Marek saka, viņiem vēl nav uztraukumu, kā ir Latvijas televīzijas pārstāvjiem. Ir jau jūtams tāds satraukums pirms lielās Eirovīzijas? Parasti, kad ir ļoti daudz jādara, nav laika satraukumam, un tas ir labi. Bet šī man būs jau 4. pieaugušo Eirovīzija, un esmu bijis arī 3 bērnu Eirovīzijās, un es zinu, ka pat visprofesionālākie mūziķi nenormāli satraucas. Tas kliedzošais pūlis, kas tur vicina karogus un sagaida tevi skatos, to nav iespējams Latvijā nekur citur izmēģināt. Tam nav iespējams sagatavoties. Šovakar šī būs pavisam cita skatu, savējie fani, kas par viņiem balsojuši. Tas jau pavisam kaut kas cits, tur bez satraukuma nevar. Ļoti daudzi cilvēki gan komentāros, gan, piemēram, uz ielas saka, pēc Eirovīzijas, kāpēc, piemēram, tur ar bildi kaut kas nav vai kaut kas, citiem nepatīk. Cik daudz Latvijas televīzija var iespaidot to koptēlu, to bildi, ko mēs redzam jau finālā, pusfinālā? Redziet, sportā viss ir vienkāršāk, tur ir sekundes, tur augstums, ātrums, tālums, tādās mākslās un arī televīzijā tas ir ļoti subjektīvi. Es pati esmu strādājusi līdzās 8 mēnešus zviedru režisoriem, kas rādīja lielo Eirovīziju Rīgā 2003. gadā, un es redzēju, kā viņi strādā ar katru valsti. Un, teiksim, ja austrieši bija tur pa kadriņam izzīmējuši, kā viņi vēlas savu numuru, zviedru režisors teica, labi pastrādāts un iemet miskastē, jo viņš ir mākslinieks, tas ir viņa redzējums, kā viņš rādīs, viņš jau ļoti ilgi kopš marta jau strādā pie šī numura. Numurs bija jānofilmē uz 1 kameru un jāizsūta. Viņš jau ir sakadrējis ar tām daudzajām kamerām, 25, kā es teicu, sakadrējis, un šobrīd patiesībā jau notiek mēģinājumi ar standiniem, kur citi cilvēki izstaigā to mūsu dziesmu, un viņš jau trenējās ar šīm kamerām, un tāpēc viņi mainīt ļoti nevēlās neko. Tas ir vesels process, notiek pirmais mēģinājums. Mēs ieraugām, kā mēs esam izgaismoti, kas ir uz ekrāna mums aiz muguras, kā mūs rāda, un tad notiek tāda diskusija, saraksti. Mēs rakstam, kas mums nepatīk, mums tur vai nu reaģē, vai ne. Visas valstis, 43 valstis vispār netiek pie režisora klātlaistas. Tas ir caur citiem cilvēkiem tāds, principā viņi uzskata, ka viņi ir noteicēji tie, kas to rīko. Tas ir viņu redzējums. Nav tā, ka, piemēram, Zviedri varētu lobēt savējos, ja tur skandināvs. Oficiāli jums to neviens tā nepateiks, mēs varam visi tā minēt. Kāpēc ne? Varbūt kāds arī kādreiz ir lobējis latviešu, tas, ka tie, kas ar latviešiem ir kopā strādājuši, kāpēc ne? Ja godīgi, tad es atceroties to Rīgas Eirovīziju, es vienkārši atceros, ka Zviedri iedegās par dažām dziesmām konkrēti, tie gaisa mākslinieki, viņiem uzreiz tas iepatikās, un viņi paši pie tās dziesmas tad vairāk strādāja. Tur nebija runa par tādu lobēšanu, ka tā valsts man ir draugs vai nedraugs, bet viņiem iepatikās dziesma. Es atceros konkrēti, viņiem ļoti patika to dziesmu, un viņi tiešām ņēmās, viņiem patika tas modernums un tā. Viss ir tikai cilvēki.